Draugi, sveiciens! Turpinām mūsu vlogu sēriju. Paldies biedrībai Ogli, ka runājat par to. Paldies Narvesenam, ka atbalstat šo mazliet apstāties vai turpināt spiest gāzi grīdā. Šodien parunāsim vlogu 5. sērijā tieši par to, jo visiem zināms ir klišejiskais laiks ir nauda. Mēs nevaram apstāties. Ja mēs apstāsimies, mēs naudu nenopelnīsim. Ja mēs naudu nenopelnīsim, mēs neatbrauksim mājās ar mamutu, lai pabarotu savu ģimeni, nomaksātu rēķinus, iegādātos nepieciešamo visu, kas mums ir vajadzīgs un kas arī nav vajadzīgs. Un brīdī, tad, kad mēs gribam mazliet atpūsties, mēs sev sākam pārmest, ka atpūta tas ir domāta kādam citam, jo atpūtas brīdī mēs, protams, ka darām pilnīgi neko, neliederīgi un neejam uz mežu, neskaldam malku, nenesam mamutu mājās, kaut ko zaudējam. Tieši tā tas ir vai nav. Šodien parunāsim ar vienu kolosālu čāli. Ansis Klinsons, daudzu raidījumu vadītājs, filmu Balss, savulaik arī grupas Logo solis. Starp citu, grupa Logo vēl pastāv? Pastāv, tagad atkal nevis vēl, bet atkal. Atkal. Un arī ar Ansi mēs tikko satikāmies, sarokojāmies, pie kafijas runājām. Nevaram tak apstāties. Tāds tas tēva pienākums, tāds tas veču vīru pienākums ir. Tā kā ātri, no rīta tādi darbiņi, tagad šādi darbiņi, pēc tam atkal nākamie darbiņi. Un atkal arī tev uzdošu iepriekšējiem čaļiem viesiem arī uzdevu jautājumu, kā tu šobrīd jūties? Es jau te teicu, no rīta arvien labāk. Jo citādi nav brīvi, tad tā ir veca ebreja anekdote. Kāda ir tava laulības dzīve Abram? Un viņš saka, ļoti labi. Viņš saka, kā tā? Citādi nav brīvi. Jo mēs jau varam tur palaisties tajā spirālē, kas iet uz leju, bet nav jau brīvi. Ja tev ir atbildība savā un arī savas ģimenes un nācijas priekšā, tad tev tikai arvien labāk. Tev kaut kas jādara. Un tas ir tas, kas man liekas neļauj atslābt arī. Tas, kas liek kā tur rukāt. Bet man šķiet, ka ar gadiem mēs visi iemācāmies, ka ir savs laiks, kad tu vari maukt visu laiku, darīt, un kad ir jādara, un kad obligāti ir jāatpūšās, jo katram ir tas izdegšanas posms, man liekas, bijis dzīvē, un tad Dievs nedod, ka viņš atkārtojās regulāri, tad ir vispār viss slikti. Bet kāpēc ir tā? Un es tā kā bez liela apgalvojuma to gribu šobrīd pateikt, ka mēs runājam par to, un patiesībā pēdējā laikā pat gana daudz runājam tieši par šo ieklausīšanu uz sevi, večiem jāpievērš uzmanība sev, lai nav tā, ka mēs tikai maucam, dragājam, ceļam, stumjam, nesam, bet arī par sevi parūpēties. Arī tās pašas situācijas ar izdegšanu, ar visādām distonijām, nedod Dievs ar depresijām, nedod Dievs vēl ar neatgrieziskiem lēmumiem. Par to tiek runāts. Bet arī no manas pieredzes, teiksim, arī runājot ar citiem vīriešiem, sievietēm, dzird, bet neieklausās. Grib darīt, bet neizdara. Un kāpēc tavuprāt ir tā, ka negribās, lai tu nonāc līdz tam, lai beigšņi tu mūs sadzirdētu, par ko mēs runājam? Es gribu teikt, ka es pat kā aizstāvēju bakalaura darbu par vīru testu komunikāciju, kuru vadītājs es šajā brīdī esmu. Es gribu teikt, ka lielu paldies visām nevalstiskajām organizācijām, jo, kā es veicu pētījumu, tad izrādās, ka no valsts puses tāds liels rokas uz pulsu par vīriešu garīgo veselību nav. Un arī vispār par veselību, tāpēc nevalstiskās organizācijas Latvijā tās, kas veic šo lietu, bet pat cik mēs esam jauna valsts, tad mums tās tradīcijas nav ļoti garas un senas šajā ziņā. Un es gribētu teikt, notiek jau tā, ka šīs runas, tas viss ir labi, un nevalstiskās organizācijas, kas to dara, kā Ogli, piemēram, man liekas, tas ir vienkārši fantastiski, ka notiek šī kustība vispār, cilvēki to dara, lēnām šis vektors notiek. Kāpēc mēs vīrieši it sevišķi neieklausamies? Tā ir vairāku gadu desmitu stigma. Nav tā, ka tikai mēs tagad bijušie no Padomju Savienības neieklausamies. Neieklausās arī austrāļi. Un vīrieši vispār, teiksim, ir diezgan lēni uz ieklausīšanos veselības problēmās visā pasaulē. Angliski runājošie arī un rietumu. Ne tikai pie mums. Pie mums mazliet, var teikt, sūdīgāk. Jā, sūdīgāki dati ir nekā Eiropas Savienībā visā pārējā. Pie mums arī visvairāk pašnāvības ir. Vīrieši ir 84% no visām pašnāvībām, kas Latvijā notiek, ir vīriešu kārtas pārstāvju izdarītās pašnāvības, tāpēc pie mums ir ļoti slikti. Bet tā kustība uz labo ir, tā ir labā ziņa.
Un nav tā, ka tikai mēs būtu tie kas neieklausās. Mums ir bijusi okupācija, jebkura sadarbība ar varu, ar ārstiem, ar viņiem. Tā ir bijusi normāla partizānu cīņa arī vīriešiem, arī garīgi. Un vīrietis domājas, es saņemšu, es labāk neko neteikšu, nekur neiešu. Jo tā ir padošanās, tā ir vārguma izrādīšana. Gan jau, ka pārējais pats par sevi. Jā, galu galā ticība labajam. Tas jau nav tikai slikti. Un arī ļoti daudz filozofiskās skolas, piemēram, stoicisms, to arī māca, ka esi vīrietis un saņemies. Un nav jau nepareizi. Bet tieši es gribētu aicināt visus, kas ir stipri sevi un kas ir pieraduši saņemties, tomēr izplānot to lietu, lai tu būtu ilgākā laika periodā labs un rezultatīvs sev un savai ģimenei un savai valstī. Un maksimāli izdomāt kaut kādu brīdi, kurā tu tomēr ieplāno, jā, šeit es tagad atpūtīšos. Varbūt nesanāks, bet varbūt sanāks. Varbūt tajā brīdī piezvanīs un pateiks, ka tev ātrāk jābūt uz podcastu. Piemēram, vai baigi vajag ierakstīt kaut kādu filmu, vai kaut kur steidzam jāvada pasākums, vai es nezinu, tur vēl kaut kas prezentācija vai tur seminārs. Bet tu esi ieplānojis, tu esi ar to domu, tu esi viņu iesējis, ka tajā brīdī man ir jāatpūšas. Un nesanāc, liela mūža. Plāno tālāk, darīt to vismaz. Cerēt uz to, ka tu vari šīs lietas regulēt kaut kad. Un tas ir tā kā saņemt rokās to visu, tas uzreiz nav tā bezcerība. Tā uzreiz iedod cerību sev kā būtnē, ka kaut kā tu vari atkopties. Tas ir tiešām tā, ka no vienas puses ļoti vienkārši izdarāms, no otras puses galīgi ne, jo personīgi arī man, un droši vien, ka tev tā ir bijis, ka es jau sākumā teicu, ka šodien man tā kā īsti nav ko darīt. Nevis tā kā nav ko darīt, bet ir darīšanas neko diena. Baigi grūti ir. Tā kā tu sāc sev pārmest, ka tu vienkārši atgulies dīvānā, skaties kādu mīļāko seriālu vai nedod Dievs dienas vidū aizēj pagulēt. Ir tādi sirdsapziņas pārmetumi, pirmkārt sev, ka tas tā nav pareizi, tas tā nav godīgi pret sevi, ne pret citiem. Tāpēc, ka citi iet un dara, citi iet un strādā, un tu tā kā loderis mājās sēdi. Tieši tā. Es vēl esmu izdomājis, ka es tev tādā brīdī paņemu ģitāru, kas arī viens no maniem darbiem būtībā. Un tad es vēl sev čakarēju to, ka es it kā atpūšos, bet tad es sāku kaut ko tur komponēt vai ņemties. Un man arī no tā ir jāsaprot, ka hei, arī no tā ir jātiet. Arī no sporta ir jātiet. Jo, teiksim, it kā jau ir vienkārši uzvelc vienkārši ķēdes kājās, ej tipināt, skriet, dari vienalga. Ko, jā, bet neviena no ministrijām to nav pateikusi, ka, hei, Ansi, pirmdien, trešdien, piekdien, tev ir jāuzvelk botas un jāsašņorē botas. Bet tur jau tā lieta, jā, tas ir tā ir mūsu tā pierastā okupācijas sociālismu laika domāšana. Ka kāds cits no augšas priekšnieks pateiks, partijas vadītājs. Krieviski, nē, bet rīta vingrošana. Ja? Nē, tas jau bija labi. Vismaz kāds teica, tev tagad jādara, celies, ej, dari kaut ko. Bet šādas informācijas par pozitīvas informācijas par veselību pietrūkst ļoti. Nezinu, kāpēc pagaidām valsts klusē par to. Es zinu, ka Latvijas fitnesa asociācija mēģina kaut ko instalēt, mēģina kaut ko sarunāt, lai būtu šīs lietas, jo tās visas neapšaubām uzlabo veselību kopējo nācijas, kas ir nācijas izdzīvošanas pamats. Bet neviens no augšas nepateiks. Tas, ka no augšas nepateiks, un kolektīvā arī samērā negrib runāt par veselību. Un tas ir tāds kaut kādu viņu, tur kaut kādu terminātoru frīku štēli, iet uz zāli vai iet ārā, tur skriet, tipināt. Ko jūs darat ziema taču? Sēžat iekšā pie kamī, tas ir normāli. Šī, man liekas, ir tāda lieta, kas ļoti lēnām tikai pāries, jo tā domāšana ir tik dziļa, kad priekšnieks teiks, ka vajag iet sportot, tad mēs iesim. Kamēr neviens neteiks, ka būs tev nodoklis lielāks vai vēl kaut kas, ļoti grūti 70 gadu to pieredzi, kas ir bijusi Padomju Savienībā, pēkšņi izārstēt ar vienu kampaņu vai ar vienu 10 gadi, ka cilvēks saprast, jā, tā taču ir mana veselība, tā taču ir mana ģimene, šī ir mana valsts, šī ir mana nācija, mana tauta, mana rase. Vienalga, tie esam mēs, šī ir mana dzīve, un es esmu atbildīgs par to, vai latvietis Ansis Klinsons būs veselīgs vai nebūs, vai viņš būs ārā izgājis patipināt, vai viņš būs aizgājis sporta zāli, un neviena ministrija man to ne. Un es varu, ja man arī aizliegtu ministrijas, protams, es to darītu. Varbūt, ka vajag aizliegt, jo tad vismaz tāds aizliedzēt. Mums patīk padumpoties, rebelēties mazliet. Kā 70 gadus ir bijis tāds riktīgs, tāds nospiests. Ja tā kā es saku, ja mēs varam atgriezties tajos labākajos laikos vēl pirms lielā kaimiņu valsts uzbrukuma,
tad mana ikdiena bija šajā te vēstniecībā. Dokumentu kārtošana, dokumentu darīšana priekš saviem spēlētājiem. Un tad es jau tā kā pie sevis nodomāju, ka es negribu būt tāds kā tie pensionāri, kuri nāk uz vēstniecību atzīmēties, ka viņi ir dzīvi, lai saņemtu pensiju. Un mēs runājam par pensionāriem ne 90-gadīgiem, ne 80-gadīgiem, bet es negribu būt kā 65, 70-gadīgs, kuram ir nepieciešama palīdzība, lai uzkāptu pa 2 pakāpieniem, lai pienāktu pie lodziņa un iedotu izziņu, ka es vēl esmu dzīvs. Un tas jau attiecīgi tikai no mums ir atkarīgs. Un sorry, bet tas ir tas iepriekšējā gadsimta produkts, kas īstenībā rezultējās šodien. Un tā čīkstēšana, par ko mēs čīkstam? Sorry, ok, mēs varam pievērsties arī lielās mūsu kaimiņu valsts aiz okeāna jaunajiem esošajiem vadītājiem. Viņam ir 78 gadi, tu nevienā acī viņam nevar pateikt, ka viņam ir 78 gadi. Es te teiktu, vēl ir viens ļoti nozīmīgs faktors. Viņš tāpat kā daudz citi saprot, ka sociālisms un komunisms ir nāve. Un mums savukārt ir tas uzspiests ļoti ilgu laiku. Un, teiksim, konservatīvās vai labējās vērtības ir bijušas tikpat kā aizliegtas arī šajā brīvās Latvijas laikā. Jo tu vari būt pro-kreis, bet ja tu esi pro-labējs, tad tu uzreiz skaities slikts, ja tu esi par tradicionālām vērtībām, vai tu saproti, ka jā, sports, vai nedodies dzimumu jautājums vai kaut kas tāds. Tu notiek milzīgs veto, milzīga kancelēšana un baigā problēma. Jo tu faktiski ar vienu kāju tu drīkst būt tas, ka nav cenzūras, un ar otru kāju nedrīkst. Tu pasaki, es nedomāju tā kā jūs, vai, kā jūs tā varat nedomāt? Jo tev ir jādomā tāpat kā visi pārējie. Un tas pats atkal saglabājas no tiem sociālismu laikiem, tikai tagad mazliet savādākās, skaistās krāsās, un tā individuālā domāšana, tas, ka tu ej pret traumu tādā ziņā arī, ka tu uzvelc savus kedas kājās un ej protestēt šādā veidā, arī tas ir, vai, tā nevar. Jo tas ir normāli, es domāju, ka ir sabiedrības spiediens un ka ir tā vilkme, un ar to arī jārēķinās mums, es domāju, visiem vīriešiem un arī visām sievietēm, kas domā par savu garīgo veselību, ka vilkme ir nepareizajā virzienā. Tas ir loģiski, jo ir gan sabiedrības tas spiediens, kas palicis no Padomju Savienības, gan arī jaunais spiediens, ka tev ir jādomā tieši tāpat kā vispār, jo tad tu būsi ok. Bet tas arī Trumpa kungam, es domāju, ka šis kungs, lai arī nelapojās ar to, ka viņš tur būtu Uber fitnesā, bet viņš ir pasties ar asu domāšanu, un viņam ir nedaudz vairāk biljonu kontā nekā Ansim Klinsonam. Es nezinu par tevi, bet... Nav jau runa par to, vai ne? Bet arī. Jā, bet arī, jā. Un tad mēs arī tu pieminēji biedrību Ogli, kur arī šo te visu projektu... Jā, es gribu pateikt, paldies, kamēr es neesmu aizmirsis par šo. Un te man atkal, kāpēc veči, pat nav runa par večiem, vienkārši sabiedrība, kuri jūt, ka kaut kas nav ok, un te atkal par biedrību Ogli stāsts, jo mēs aizsākām šo te vlogu sēriju pagājušajā gadā, un paldies Narvesenam, ka mēs varam turpināt šajā gadā, un biedrību Ogli pagājušā gada vasaras vidū paši vāca finansējumu un rīkoja mentālās veselības festivālu. Tas ir apsveicami. Jā, kā tu domā, cik daudz apmeklētāju bija Olainas meža parkā? Es domāju, ka kaut 18. Varbūt, jā. Jo es zinu, es esmu piedalījies 1000 dienas skaidrā pasākumos. Vīrs, kas organizē tādu lietu, stāsta cilvēkiem, ka nedzer, var, drīkst, ka tas ir normāli, nav traki. Arī tas pats ar to apmeklēt, tāpēc, ka nav pierasts. Par to domāt, no tā cilvēki vairāk izvairās. Tā kā kauns tur būt, es tur biju. Jā, es tur satiku čaļus, kuri ar mani parunāja. Mēs esam dābi divi diezgan daudz vietās, kur citi varbūt neietu, bet tās ir mūsu varbūt tās īpatnības. Bet kopā cilvēki par šīm lietām nerunā, un tas ir arī Anša Klinsona pētījumā. Es tiešām pētīju šo. Jā, nerunā un arī atzīst, ka vīriešu veselība vispār un arī garīgā veselība nav tā tēma, par ko runā burziņos, par ko runā pasākumos, par ko runā, es nezinu, vakaros, vienkārši cilvēks bārā pie alus no tā izvairās. Tā kā, jā. Tas ir viens, un otrs, garīgā veselība 40% no manas aptaujātajiem domā par garīgo veselību, tajā pašā laikā vairāk nekā pusi lieto alkoholu, tā kā tur tāds lauziens, bet jo alkohols jau arī tiek uzskatīts, ka tā ir vienīgā sevis regulēšanas forma, vienīgais līdzeklis, ko lieto. Tas tikai tāpēc cilvēki, ka nezina. Un
garīgā veselība, ja nav garīgā veselība, nav arī visas pārējās veselības. Tu nevari būt vienkārši baigi vesels, ja tu neesi garīgi vesels. Un otrādi tas viss ir saistīts. Tā kā es domāju, ka šīs lietas noteikti nevar mainīt vienā gadā, un arī nevar mainīt vienā 10 gadē. Un katrs, kas šo lietu dara, piemēram, Ogla, un visas nevalstiskās organizācijas Latvijā ir pelnījušas sev faktiski vismaz pieminekli, tāpēc, ka šis darbs notiek brīvprātīgi. Cilvēki domā ar misijas apziņu, ar to, ka kurš cits, ja ne mēs, tāpēc arī šis podcasts ir, man patīk saukt šīs organizācijas par paštaisītām, vai šīm kampaņām paštaisītām. Piemēram, vīru tests, visas kampaņas paštaisītas, nav nekādas mēs jums noskaitīsim Eiropas naudu, tagad apgūstiet. Nekā tāda. Tas šeit viss ir savām rokām, ar savu gribēšanu, savu domu, ka jā, mēs darām kaut ko labu. Un, tas ir ļoti apsveicami, ka šī virzība vispār notiek Latvijā. Tu mēģini aizklauvēties, citi mēģina aizklauvēties, un ne jau priekš sevis tagad jau. Priekš sevis mēs kaut kādā brīdī esam aizklauvējušies. Tagad mēs mēģinam aizklauvēties līdz citiem. Un es nezinu, man šobrīd par to ir tiešām viegli runāt un pārliecinoši runāt. Tu dzirdi, kāda man ir balss. Acīm redzot, ir kaut kāds vīrusiņš iemeties iekšā. Ko es daru? Es uztaisu asins analīzes, paskatīties, vai man nav pneimonija vai pneimonijas vīrus. Ja arī būs pēc analīžu rezultātu saņemšanas, es došos pie ģimenes ārsta, izrakstīs man zāles, antibiotikas, es ārstēšos. Vai arī tas pats mums sāp zobus, mēs aizējam tomēr zobu salabot, tek puņķi, mēs tomēr izšņaucam salvetē tos puņķus. Bet mentālā veselība arī ir tāda pati veselība kā fiziskā veselība. Un ja mēs jūtam, ka kaut kas mums iekšēji, garīgi, mentāli ir mazliet sabrucis un to tā kā var just, to var just, tad kāpēc mēs nepievēršam tam uzmanību? Nav pierasts par to domāt vispār. Tā ir bijusi mentālā veselība, padomju Savienība. Man nebija, par to nebija jādomā. Agrāk bija, nedod Dievs, tu tiksi līdz Tvaika ielai, narkoloģijas un psihiatrijas slimnīcai, tev būs štamps, zīmogs pasē, un tu faktiski esi nepieskaitāms. Tieši tā, ka tu atbildēji. Un otra lieta ir tā, ka tu vari aiziet uz Latvijas bāzām veikaliem kurā brīdī. Vai es nezinu, jebkur cita alkohola ražotājs negrib nevienu apbižot no viņiem. Ja? Bet tas, kā mentālās veselības regulators vienīgais, visā Krievijā jau vairākus gadsimtus ir galvenā štēle. Nevis meditācija, piemēram, vai pastaigas dabā, vai vienalga kās. Bet spirts. Un nav jau viņš jau strādā instantly, tikai kāds ir sekas pēc tam. Bet par mentālo veselību es gribu teikt, ļoti cerīgs un ļoti labs piemērs ir Austrāļiem. Austrāļiem vispār tautas veselības ziņā viņi ir soli priekšā visai planētai. Gandrīz, Japāņi arī, protams, Zviedri, Norvēģi, Somi, bet Somi, starp citu, arī viņiem ir tik tautas veselība. Neskatoties pat uz to, ka... Uz dropu, jā. Nē, viņi ievies ļoti tādu, es pēc tam atgriezīšos pie Austrālijas, bet mūsu ziemeļu kaimiņi ieviesa tādas lietas, kā attaisnotie izdevumi, kas par sporta zāli un nodokļu atvieglojumu. Ja tu apmeklē sporta zāli, fitnes klubus un tā, ja tu esi tur, vienkārši, un tu vari uzrādīt, jā, es biju, un lielākoties tas notiek elektroniski tagad, tad tev ir nodokļu atvieglojumi. Cik elementārs vingrinājums, lai cilvēks, jā, labi, tad es iešu, jo vajag vēl vienu to grūdienu aiziet uz to sporta zāli, būt aktīvam, vispār sportot, fiziski kustēties, nevis profesionālā sportā, bet tieši veselības sportā, kas pie mums arī, kam netiek veltīta nauda, jo naudas sportā maz, veltīsim visu profesionāliem, lai būtu rezultāti un panākumi nācijai slava. Bet, ja nācija grib būt veselīga un vesela un nenomirusi, tad vajadzētu arī tautas sportā investēt. Bet tā ir cita tēma. Tagad atnākot atpakaļ pie tautas sporta un tautas veselības, kas par Austrāliju runājot, Austrāļiem, katrs, starp citu, kas ir dzirdējis šo podcastu, tagad var ielādēt Austrāļu valdības garīgās veselības aplikāciju, kas saucas Smiling Mind, smaidošais prāts. Un to valdība palīdzēja uztaisīt, un ir valdības aplikācija, kurā ir gan bērniem, vīriešiem, sievietēm par apzinātību, ļoti vienkāršā veidā tiek skaidrots, ir vienkāršas meditācijas, tie nevajag neko maksāt, ielādē aplikāciju Smiling Mind, kur tev normāli austrāļi ar savu humoru un vispār izstāst, kas ir apzinātība, kas ir garīgā veselība, kāpēc viņi ir svarīgi, kāpēc tas viss ir nepieciešams. Pavelti šī aplikācija. Un viņi vairākus gadus tiek uzturēti un atjaunot, un redz arī mēs, latvieši, varam ielādēt Smiling Mind un pateikt paldies Austrālijas nevalstiskajām organizācijām, kas sākumā aizklauvējās,
arī Movember, pateicoties tam, aizklauvējās un teica, mums vajag, un Austrāļu valdība saprata, hei, mums vajag veselīgas austrāļus. Kas ir jādara? Jādomā par garīgo un fizisko veselību. A, B, C, kur soļi. Pasties, teiksim, Movember, cik viņiem ir notikuši pasākumi šogad laikā. Viņiem ir vairāk nekā 6 miljonu biedru. Un biedreņu. Un biedreņu, brothers and sisters. Jā, jo dāmām arī. Kāpēc dāmas par vīriešu veselību? Tāpēc, ka dāmām ir vajadzīgs vesels Simpsons, nevis vai Klinsons. Jo, ja Klinsons ir uz gultas, viņš nevar atnest mamutu, kur ir bekons mājās. Protams, var gadīties jebkādas nepatīkams lietas, bet sievietes ir tās, kuras atgādina tiem vīriem, kas ir tajā skrējienā, par ko mēs sākumā runājam, kas nav pamanījuši, ka viņiem ir jāatpūšās, kas nav pamanījuši, ka viņiem ir jāaiziet, jāpārbaudās vai jāsārstē kaut kāda vaina. Viņas ir tās, kuras austrāļi saprot, ka dāmas ir tās, kas, hei, klausies, Džon, mums šķiet, ka tev vajadzētu iedzert tēju, tu jau strādā 5 stundu. Šādi tālēni izsakoties. Un es domāju, ka Latvijā arī tā lieta noteikti, ka ies, un arī es ļoti ceru, ka kaut kas līdzīgs tā kā Smiling Mind, ko jau var ielādēt jau pašlaik, gan uz Androidiem, gan uz iPhone'iem. Šī ir garīgās veselības aplikācija, kas ir balstīta arī pētījumos un arī Austrālijas valdības dotācijās. Tā kā viņi šo te ir sapratuši un dara. Un tas ir ļoti labi, un tas, man liekas, ir fantastisks piemērs. Mēs neatkarīgajā Latvijā dzīvojam jau gana ilgi. Gana nē, protams, bet mēs baudām un priecājamies. Protams. Bet atkal jau, kad beidzot tās aizvakardienas atraugas beigsies un aizvakardienas ēnas vairāk nešķitīs mums kā ēnas, un tu arī pieminēji par Austrāliju, par Movember kustību, ko Austrāļi aizguvuši, bet šobrīd tas jau tā kā trendā ir aizgājis diezgan modīgi, ka novembrī audzēt ūsas. Visi zina, kāpēc daudzi audzē ūsas, daudzi nezina, priekš kam tās ūsas tiek audzētas, ir īpaši sporta pasaulē. Skaidrs, ka, lai pievērstu uzmanību vīrieša prostatas vēža problēmām, kas ir arī viena liela problēma, audzējot ūsas, es personīgi pievēršos šai lietai un katru gadu uztaisu, kaut gan man tikai īsti es neesmu tajā riska grupā, bet to prostatas specifiskā antigēna testi es uztaisu. Un ko es gribu ar tām atraugām no aizvakardienas teikt, jo veči labākajos gados, vēl labākos nekā mēs šobrīd esam, tak neiet taisīt, nepārbauda. Un te arī viendienas uztaisīju, es gan domāju, kā man Instagrams nenobanoja, ka es aizgāju un uzskatāmi parādīju, kā tiek pārbaudīta prostata. Es aizgāju uz Gulbu laboratoriju, atrocīju piedurkni, palūdzu, tur notika tas, kas notiek adata vēnā un attiecīgi kopā ar visām citām analīzēm, ko es arī šīs nedēļas sākumā izdarīju. Vienkārši atzīmēju ķeksīti, kas maksā tieši 5 eiro, lai pārbaudītu to PSA, prostatas specifiskās antigēns. Mēs šādās sarunās esam bijuši arī vienu no Latvijas vadošajiem urologiem Pēteru Vagānovu. Es Pēterim saku, klausies, cik mēs ilgi varam par to runāt. Tā kā večiem tas stereotips ir, ka, piedodiet par atklātu valodu, bet ka viņi aizies pie urologa pārbaudīt prostatas stāvokli, ka viņi zaudēs nevainību, tāpēc, ka doktora pirksts būs iebāzts vīrieša, runājam atklāti, dibenā. Vai. Un tagad pēc tā video man rakstīja vairāki veči, vairākas pat sievietes. Kā? Tur netiek tas darīts? Un es domāju, sorry par tumsonību vai kā, bet loģiski, tu nekad to neesi darījis. Un labāk es nezināšu, kāda man rādītāja, nekā es iešu krist nevainības kaunā. Es tev gribēju vispirms paspiest roku par šo te, jo tas ir ļoti labs piemērs. Lāpas ir tas, kas tumsā nes gaismu, un tu to esi darījis. Un es visu cieņu, tas ir ļoti labi. Un es izstāku tiešām tādu sirsnīgu pateicību par to, jo katrs šāds solis iespējams kādu izglābi. Latvijā ir tā, ka aptuveni 400 cilvēku vīrieši iet bojā dēļ nepārbaudīšanās. Bet ir joprojām tās milzīgās bailes, ka tu aiziesi un uzzināsi. Neaiziesi, nezināsi, aiziesi, uzzināsi vai. Jā, labāk dzīvot bailēs pārliecībā, kad ir viss kārtībā, varbūt, ka ir viss kārtībā. Jā, tieši tā, jo tu tad nedari neko un saglabā uzreiz momentāli status quo, tad nav nekādas ir kā piepūles to šādu rīcību veikt. Un tam pat ir teorijas, un tam ir vis kaut kāda zinātniska skaidrojuma, kā tas notiek. Un katrs, starp citu, pēc 50 gadiem vairs pat piecīts nav jāmaksā.
Tas ir pa brīvu. To ir vīru tests panācis. Es neesmu nepieklājīgs. Šobrīd es vienkārši arī. Es tevi klausos, es tevi dzirdu, bet es tiešām uzskatām atvēršu aizvakardienas rezultātus arī kamerā parādīt, lai nav tā, ka te ir tukša muldēšana. Nē, redz, tagad ir pa brīvu arī. Vīru tests panāca to, ka arī vīriešiem pēc 50 gadiem ir pa brīvu šitā lieta, kas ir tajā zonā, riska zonā. Bet runājot par to, tieši tas ir tas, joprojām tā stigma neiet pie ārsta. Un kad tas beigsies, nekā tas ir tad, kad visvairāk, tad, kad būs kaut kādas valsts aptverošas kampaņas, kas teiks, ka tu nevari dabūt vienu vai otru vai citu atvieglojumu nodokļu, piemēram, vai teiks, tev ir 10% lielāks nodoklis. Ja tu nenodod asins par atķiksē, tas ļoti strādā. Tas ir tik dīvaini, ka, kā agrāk bija tas teiciens, savādāk neizmācīs. Šoreiz sodīt ar eiro. Bet tas ir sodīt ar veselību, jo tev jau nav nekas jāmaksā. Tev ir vienkārši jāaiziet, tas ir pa brīvi notiek. Pēc 50 gadiem pa brīvi, ja tu pēc 50 gadiem esi tik ļoti arogants, ka tu neej pie ārsta, un nenodod šīs asinis un neuzzini par sevi, tad varbūt maksā tur, es nezinu, 1 vai 2% vairāk, jo valstī pēc tam ir tevi jāmēģina kaut kādīgi uz kājām dabūt. Tā kā valsts kā organizācija, kā firma ir ieinteresēta, lai viņas daļas ir veselas un lai viņas daļas ir spēcīgas, saeļotas, tā kā zobrata un darbojās. Un ja tas zobrats atsakās, tad tam zobratam... Un nevis atsakās, bet pats atsakās. Jā, pats atsakās. Es domāju, tā neiet. Tad loģiski, ka vajadzētu kaut kādu mehānismu, kas tomēr to cilvēku, lai tas būtu godīgi. Jā, bet tu jau vari stādīties, ja gadījumā tā notiek kāda rezonance vai kāda attieksme vai kādas kliekšanas un bļaušanas. Bet redzi, kliekšanas, bļaušanas, tas ir tas, ko pamanīs, saprot? Redzi, tās lietas... Tāpēc tās lietas Ziemeļvalstīs un Austrālijā mainījās, ka par to, protams, ka kliedz un bļāv. Kā tad tā jūs atļausiet fitnesa industrijai tagad dabūt nodokļu atvieglojumus? Draugi mīļie, šī kliekšana ir tā un bļaušana un pretestība ir tā, kas to visu padara redzamu, sajūtamu un šīs pārmaiņas rada. Jo tas vai kā te tā var? Jā, bet te ir katram pie sevis, pie savas veselības, pie savas sirdsapziņas, pie savas jāpieklavējas. Ja tu pats nevar pieklavēties, mums ir māsas, sievietes, kas mums ir blakus ikdienā noteikti. Eģi, vari pievilkt šitajā kamerā? Vienkārši šajā tajā. Jo te mēs runājam, šī ir prostatas pārbaude, kur Armands Simpsons nebija pie urologa un nenovilka bikses, un viņam dibenā netika bāsts pirksts ar gumijas cimdu iemērktu vazelīnā. Jo, specifiskais antigēns, ja tev ir virs 4,0, tad tev ir jau jāsāk rūpēties. Man ir 0,462. Bišķiņ lielāks nekā pagājušajā gadā 0,43. Maksā šobrīd tas tieši 5 eiro, un jūs varat to darīt ne tikai Movember mēnesī, novembrī es tos izdarīju janvārī. Jā, es jau paspēju te roku par šo te, un es gribēju teikt, bet Movember nav tikai par prostatas vēzi. Šis ir viens no svarīgām, ļoti svarīgām lietām, jo ir iespējams tiešām dzīvības paildzināt, ja to laicīgi saprot, ka ir šī problēma. Bet Movember arī paši, ko viņi izdarīja, arī tajā pašā, manas pieminētā Austrālijā, bet ne tikai, ka saprot, ka daudz vīrieši ir cevišķi tie, kas Austrālijā dzīvo laukos, piemēram, ka viņi nobīstās no bārda prostatas vēzes, no vēzes vispār. Vai. Tad viņi saprata, ka mēs nenesīsim karogu, ka tikai mēs esam pret vēzi vai par pārbaudēm. Tad viņi sāka to karogu iekrāsot arī fiziskās kultūras, sporta, labklājības, garīgās veselības krāsās tādā ziņā, ka lai cilvēki saprastu, ka veselība ir tas galvenais. Nevis mēs reklamējam vēzi, bet mēs reklamējam būšanu veselam. Un tā paradigma diezgan ātri tika mainīta Movember tajā galvenajā ziņā. Un arī tagad, ja tu atver Movember lapu, tad prostatas vēzis ir viens no agendām. Jo arī mēs, es domāju, līdz tam izaugsim, arī mūsu vīriešu kustības līdz tam izaugs. Jo vispār es savu zinātnisko darbu rakstot sapratu no dažādām pētījumu metodēm. Man vienkārši atnāca informācija par to, dati rāda to, ka Latvijā pietrūkst pozitīvās informācijas, pietrūkst lāpu, pietrūkst labu piemēru. Mēs izdarījām, mēs varējām. Nav tik slikti, tu vari, uzvelc sporta čības, ej tipināt, tas tev nemaksā neko. Šādas informācijas vienkārši trūkst.
Ir daudz, tu nomirsi, ja tu neaiziesi, ja tu nepārbaudīsies, būs slikti, bet ja tu aiziesi, būs labi, iespējams, vai ja tu uzvilksi sporta tērpu un iesi tagad, tūlīt šodien ārā kustēties, tev dzīve būs labāka. Šo labo piemēru Latvijā katastrofāli trūkst. Pēdējo 30 gadu laikā ļoti, ļoti maz. Nu jā, bet tas ir atkal nevis sabiedrības, bet mēdīju akmens viņu lauciņā. Kāpēc? Kāda ziņa izplatās ātrāk, vairāk un labāk? Laba vai slikta? Protams, viss tev ir skaidrs. Jā. Tas, ka mēs ar tevi aizgājām pakačāties, ok, un vēl bildi uztaisījām. Tas, ka mēs ar tevi, piedod, Ants, aizgājām, piedzērāmies un kaut kur izkāvāmies un kaut kur aizmigām un kaut ko vēl traku izdarījām. Par to būs iekšēziņas. Un tas nozīmē, ka klikšķi uz reklāmām un baneriem, kuri apmaksā šo te lapu, konkrēto būs daudz vairāk. Bet arī pārmest īsti nē. Katrs dara savu lietu, katrs pelna tā, kā var. Tas ir bet biznes. Labā ziņa nav ziņa. Tā ir arī tā problēma, ka teiksim, arī šīs te, to arī Movember saprata, ka hei, šo vajag darīt un speciāli brīdī tieši tādēļ, ka bizness ir savādāks mazliet ziņu bizness. Un ziņu bizness ir kā jebkurš cits bizness, vienkārši bizness, nevienam nekādu pārmetumu. Bet vienkārši ir jāproducē un speciāli šīs labās ziņas un labā informācija, tāpēc arī speciāli ir jāizplata, tāpēc arī Ogle organizē šo te un zina, ka, teiksim, arī es domāju, ka mani uzaicināja un tevi, tāpēc, ka mēs varam par to parunāt un teikt, hei, viss var nebūt slikti, reku mēs esam dzīvi un veseli, mēs strādājam tā kā lokomotīvas, bet mēs atrodam laiku arī savai garīgai, vismaz domāju par savu garīgo veselību. Tā kā tieši tādēļ uz to ir jābūt uzsvaram vairāk, vēl 2, 3, 4 reizes vairāk nekā uz negatīvām ziņām. Tas nozīmē, ka mums jāiet mazāk piedzerties un vairāk uz sporta zāli ar vairāk bildēm, jo varbūt kāda no tām 10 bildēm, kāda no tām 10 reizēm, kad mēs būsim aizgājuši, tomēr aizies un tomēr būs sasniegusi rezultātu. Nevis kaut kur apmaldījusies pa ceļu starp citām, teiksim, bildēm, kur mēs esam pālī vai kāds cits ar kaut kāds dejo uz galda pliks vai vēl kaut ko. Tāpēc tam jābūt ar daudz lielāku jaudu. Šobrīd mēs par to varam runāt, nesaku baigo pārliecību, bet ar pārliecību, jo mēs kaut kādiem dzīves posmiem, lai nonāktu šeit un joprojām būtu šeit, esam nonākuši. Kas tev ir bijis? Tavā dzīvē kaut kas, es nezinu, ja tu esi gatavs padalīties smagākais, grūtākais, kurš tev lika tomēr ka to atpūtas dienu uztver tiešām kā atpūtas dienu, nevis kā pārmetumu sev, ka tu neko nedari. Man ir bijušas vairākas izdegšanas fāzes, brīži, kad es esmu izdedzis reāli, kad tu nevari pagulēt, kad tu sāki šancēt tik ļoti, kad mainās diennakts cikli, izsitās tie diennakts ritmi ārā. Tie man ir likuši tā, ka, hei, viss pietiek, tā skaidrs citādi drīz kaulainā klauvais, kā saka. Jā, bet tajā brīdī tu uzreiz apzinies, vai tu liekas, nekas šits pāri? Protams, ka kaut kādu laiku tu dur tālāk, un tikai pēc kaut kādām diennaktīm, kad tu vienkārši baigā pienākuma apziņa, un tad tu turpini sakoncentrējies vienalga durt, saproti, ka jau, tūlīt labi nav. Un tagad ģimenē es esmu visiem pateicis, ka, ja man, teiksim, ir šāds periods, es saku, man tagad ir hardcores, ja es gadījumā tajā un tajā datumā neatslēdzos no visiem darbiem, jūs man pasakiet. Bet tagad man ir, teiksim, šitāds periods un tāds periods. Man palīdz ģimene kā tāds regulātoru organisms, mehānisms, palīdzēt man to vienkārši fiksēt. Jo es apzinos, ka es varu aizstrādāties, un reizēm ir tā, ka man sieva klauvē pie manas studijas durvīm un saka, jau klausies, vajadzētu tā kā iet pagulēt un tā. Un es esmu ļoti pateicīgs savai ģimenei, ka viņi atrod drosmu un jaudu un tādu čaklumu mani šeit novirzīt ārā no kaut kādiem darbiem. Tas ir viens, un otrs man ir bijis pārtrenēšanās, tieši fiziski vienkārši. Kurš cits, ja ne es taču varu izdarīt tā, ka Čaks Norris un pievilkties visreiz. Un tad tu vienkārši mauc vairāk treniņu dienā. Arī tagad man ir 2 treniņu dienā, bet tagad es zinu, ka man ir jāsadala un kā sadalīt intensitātes, lai es atjaunotos 24 stundas pie tādas slodzes, un ja man ir atkal tāda veida un tādas intensitātes slodzes, tad es zinu, ka man ir 2 dienas vai 3 dienas, un tad es, teiksim,
piemēram, krošu muskultūras spēka treniņš taisu ik pēc 3 dienām, nevis katru dienu, jo man tagad treniņu ziņā man nav brīvdiena. Tāpēc tas man ļoti māca uztaisīt šo grafiku, lai es spētu atjaunoties. Un tīri tā ir tāda kā apmācības jau mūsu vecuma vīriešiem sadalīt slodzi tā, lai tu varētu būt visu laiku formā. To jau arī Marks Aurēlijs teica, ka treniņam jābūt tādam, lai tu pēc tam vari uzreiz iznākot no treniņa, var iet kaujā. Un, ja tev gadās pretinieks, tad lai tu vari aizstāvēties un sakapāt viņu gabalos. Un toreiz tā nebija nekāda metafora, toreiz reāli tā arī ir. Tas bija ikdiena. Tev var uzklupt kaut kāds, vienalga, ko tu esi imperators vai neesi imperators, bet agresīvi uz ielas un zobenus bija tāda ikdienas normas. Un, tā kā būt nepārtrenēties. Tas arī ļoti labs ieteikums visiem profesionāļiem, amatieriem, mani ieskaitot, proti, ka pēc treniņa doties kaujā, ka tu esi gatavs. Tu esi iesilis, gatavs, tev mašīnas eļļa ir... Bet lai tu neesi nedzīvs vairs. Lai tu neesi nedzīvs, bet šajā gadījumā, diemžēl, bet tādi kā es un vairāki tādi kā es, mums treniņš 6 sākās, bez 5-6 mēs esam zālē, ātri aizšņorējam kurpes un maucam bez nekādas. Tas ir, arī tā ir tā paradigma, tas domāšanas, tas stils, ka, teiksim, kāju dienu pēc kāju dienas tev ir jābūt mirušam 2 dienas, tu nevari pastaigāt. Draugi, mīļie, tu nevarēsi, ja tu iedomājies, tu esi tajā senajā Romā, un tu pēc kāju dienas nevari pastaigāt, tu nevari zobenu pavicināt vairs, tu nevari izvairīties no viss, tu esi līķis. Tā kā par to ir jādomā. Un tu tāpat esi arī mūsdienās, tu esi samērā līķi, ja tu nevari pakustēties. Tā kā saudzēsim sevi. Ļoti labi, Ants, liels paldies, ka atradi laiku, lai labi treniņi, klausi sievu, bērnus tad, kad viņi tev sauc no studijas ārā, ja? Un ļoti cerams, ka noteikti mēs aizklauvējāmies vēl līdz dažām durvīm. Es ceru, jā. Paldies. Paldies.